Tātad mēs esam dzirdējuši 3 priekšlasījumus. Gribētos jau jautāt, kā pašiem referētājiem likās, vai jūs runājat par dažādām lietām vai par to pašu galu galā. Bet no to tad varbūt arī jūsu jautājumu komentāri. Vai vispār tāda ir uzreiz tā? Un mazliet vēl tā, ka jādod telpa. Vai es tad varētu no savas puses lūgt jūs komentēt vienu tēzi, ko saņēmu no mūsu rektora Slenskas kunga, kura droši vien nav arī viņa formulēta, bet vai jūs varētu pakomentēt, jo man viņa tik viegli neatlaiž un pilnīgi tā savu komentāru par tādu tēzi. Proti, katrs, es mēģināšu tā kā necitējot, katrs, kas zinātniski meklē dabas norisēs ieraudzīt kādu loģisku struktūru, negribot apliecina radītāju, kas šo struktūru ir veidojis. Ar to apliecinādams savā veidā, ka, lai cik jocīgi tas neliktos, šis teikums ietver, ka kurš, kas tic zinātniskajam izpētes procesam šeit redzamajā pasaulē, ir savā ziņā teologs vai vismaz Dieva apliecinātājs. Vai jūs visi 3 varētu 2 teikumos nokomentēt? Tātad faktiski uz šo jautājumu man gandrīz gribētos atbildēt ar cienījama mācītāja Vites noslēguma to tēzi. Un tā noslēguma tēze jau bija tiešām tā, ka likumi ir vieni, kad ir Dieva likumi, kuri tikai dažādi darbojas un izpaužās redzamajā, fizikālajā sfērā un tajā neredzamajā, garīgajā un morālajā pasaulē. Kā likums faktiski, kā saka, ir viens un tas pats. Un bez garīgās sfēras mēs nevaram izplast fizisko sfēru. Un tātad jau arī loģika faktiski, cilvēka domāšana un struktūra, taču arī pieder pie Dieva radības. Tad jau viņš ļoti skaisti un precīzi pateica, ex nihilo, kad nekas ir vislabākais būvmateriāls, jo nekas to neierobežo. Viņš ir pilnīgi brīvs, kā saka, suverēns savā rīcībā. Un es, kā mikrofiziķis no savas puses varu pateikt, kā saka, kaut ko vēl vairāk un tā. Kā tad ir ar to loģiku un tā? Ka tā loģika, kas darbojās fizikālajā makro pasaulē, kur mēs visi kā gribam salikt pa plauktiņiem, lūk, tas kustās un tā ir tāda likuma, ar viņu ļoti smagi iet, kad mēs nonākam līdz mikropasaulē. Jo tur, lūk, ir tā lieta, kā elektrons vienlaicīgi var būt telpā gan šajā vietā, gan šajā vietā. Kā viņš vienlaicīgi var iziet caur 2 spraugām un caurumiem. Tas, kā saka, no tādas elementārās makropasaules loģikas galīgi nav iespējams. Bet, fiziķi pie tā ir nonākuši, jā. To nobeigt es gribu tikai ar to, ka tiešām savā ziņā jau pie fizikālo likumu un neredzamās pasaules likumu vienotības savā ziņā tagad jau sāk nonākt arī attiecīgā tā saucamā kvantumehānikas metodoloģija. Jo tur lūk pašlaik atzīst to, ka bez cilvēka apziņas ietveršanas tajā parādībā nav izskaidrojamas kvantumehānikas pamata un tā. Bez cilvēka apziņas, kā saka, līdzdarbības un tā. Ļoti nopietni to diskutē, palasiet Krievu to uz pēti fizičestik nauku pēdējie gadi ar Menska rakstiem un tā. Es par to esmu rakstījis arī 2004. gada rudenī, zvaigžņotajā debesī, kā saka, ir 2 turpinājumos raksts. Tā kā es atbildētu kā? Profesors Kalniņš. Es jau pilnībā pievienotos to, ko teica priekšējais runātājs. Arī man ir ļoti dīvains liktenis bijis. Mans pirmais zinātniskais darbs, kuru vēlāk mums institūts vadība izmantoja, lai pieteikt pirmo atklājumu Latvijā vispār un otro padomu savienībā. Viņš saistīts ar faktiski vairāk ar kvantumehāniku nekā ar ķīmiju. Jo mums izdevās personīgi, man izdevās uztaisīt savienojumu, kurā elektronu pāris tiek noenkurāts vienā pusē no slāpekļa ātoma, un otrā pusē nenokļūst pie istabas temperatūra.
Un tas sistēmās, kur nav 4 saites, bet 3 saites, kā slāpja krāsumā. Tas, ko teica kungs par to, ka tas ir mikropasaulē, viss izstās savādāk, ja jūs atceraties, kā tie elektroni ap to kustās vai nekustās ar pārtomu kodolu, tad iznāk, ka viņi nokļūst no viena telpas apgala otrā telpas apgalā, to telpas apgabalu, kur viņiem vajadzēs šķērsot, nemaz nešķērsojot. Vismaz ne šajā reālā. Tā tas ir, jā. Tātad mēs jau nonākam it kā pie tā, ka mēs nevaram lietot šos te priekšstats, ka acīm redzamais ir acīm redzamais, un tas ir nenoliedzama patiesība, jā. Manuprāt, mēs nonāksim pie tā momenta, kad mums būs jāoperē nevis ar fizikālām kategorijām, bet ar informatīvo matricu, kas ir īstenībā šīs te fizikālās pasaules pamatā, ja? Jo fizikāla pasaule īstenībā manā uztverē atspoguļo šo informatīvo matricu kaut kādā iemiesojumā, teiksim tā, kā tur bija tas labais teiciens par tām lietām. Redzamās un neredzamās lietas. Un es pilnīgi piekrītu tas, ko mēs pētām, ir Dieva radīts. Un ja mēs varam kaut cik aizsniegties šajā pētīšanā, tad atliek tikai brīnīties, kā Dievs to ir radījis. Mācītājs Binte. Es varu oponēt mazliet šeit teicēt. Kādām taču vajadzētu vismaz to darīt. Redziet tā, mēs dzīvojam pasaulē, kurai ir savu priekšvēsturi. Un, ja mēs varam sacīt, ka mūsu māksla un kultūra ir nonākusi no altāriem, mēs varētu sacīt arī, ka mūsu zinātne ir nonākusi no altāriem. Tieši tāpat. Nevis, ka būtu kaut kāda zinātne, kas būtu spējīga pētīt kaut ko, un tad nonāk pie dīvainiem. Jo visa mūsu zinātne, mūsu civilizācija ir zinātnes un tehnoloģijas civilizācija, ir arī Bībelē pamatotas kultūras civilizācija. Un zinātne ir radusies jau no šīs apziņas, ka radītājs ir, viņš saprātīgi un gudri visu ir radījis, un tāpēc mēs to varam izpētīt. Un tur, kur nav bijuši apziņa par radītāju, citās reliģijās, paskatieties, ko ir radījis šis lielais pagānu daudzums, kas noliedz radītāju. Labi, mēs varam teikt, viņi tur ir ļoti garīgi, viņi tur sēž kaut kur augst kalnos un meditē par savu nabu, vai viņiem nemaz nevajag tos materiālos labumus. Labi, pieņemsim. Bet, kā saka amerikāņi ebreji, bet tad, kur ir jūsu svētītā naudiņa? Kur ir jūsu atziņas rezultāti? Šī kultūra pagāniskā nav izgudrojusi pilnīgi neko. Ar islāma kultūru, saka, arābi esot izgudrojuši spirtu. Paldies viņiem par to lietu. Jā, pagāni vēl ir izgudrojuši. Nav tiesa, ķīnieši jau mācīt. Jā, ķīnieši, viņi no ķīnieši. Ķīnieši esot šaujam pulveri, teiksim, nevis Bertolšvās. Arī paldies par to. Bet viss pārējais, ko mēs velkam mugurā, ko mēs ēdam, kur mēs pārvietojamies, braucam, tas viss ir radies tās civilizācijas ietvaros, kas kā pašu pamatu apgalvo un uzskata. Dievs ir viss. Tā ziņā es gribētu. Ja tā celt un retoriski izsaukties, tad kāpēc daudzus gadus ir tik milz opozīcija? Ja šī tik vienprātīgi, tur ir gandrīz jājautā, vai kāds garīgs fenomens, kas ir trāpījis gan baznīcu, gan zinātnes pasaules, katru savā veidā. Lūdzu. Cienītie kungi, pirms teoloģijas studijām šeit Lutera akadēmijā es mācīju fiziku vidusskolā. Un kā jau kristīgs cilvēks, man vienmēr gribējās kaut kādā veidā to, ko es mācu fizikā, sasaistīt ar Dievu. Bet, arī maģistratūrā es mēģināju fiziķiem universitātē novazīt lekciju par vienoto pasauli. Un es priecājos, ka šeit teica, ka fiziķi ir mainījušies, ka toreiz man gandrīz vai izsvilkt matemātiķi pieņēma, bet fiziķi ar atsevišķiem izņēmumiem nē. Un jautājums man ir tāds, mīļie, kā mēs varētu šobrīd pamatot pateikt, kā ne Boilers, Mariots, ne Gēlisaks, ne Ampērs, nevieni citi
ne Rezefords, kur vārdā mēs nosaucam gan likumus, gan atklājumus, ka tie visi ietilpst vienā un tai pašā Dieva likumā, tad kā viņi ir ieguvuši to savienojumu, un mums jau būtu it kā jāatšķir, kas to ir formulējis. Bet kāpēc mums pazūd tas pirmsākums un kā šo pirmsākumu ienest caur egzaktu priekšmetu skolās? Kā es domāju, kā mēs to varētu tīri zinātniski izskaidrot, kā apziņa saslēdzas ar augstāko informatīvo lauku, vai mēs varam to arī skaidrot, bet kāpēc skolās tas joprojām nenāk? Ja? Kāpēc mēs nevaram padomāt uz iekšu, kāpēc mums tikai ir uz āru jāizzina šī pasaule, ja? Un līdz ar to mēs paliekam pilnīgi analfabēti cilvēciskajās attiecībās un līmenī. Kā jūs redzat, ko mēs varētu skolotājiem palīdzēt? Es esmu šeit studējis 4 gadus, lai ar domu, kā palīdzēt skolā, bet es gribētu izmantot jūsu klātbūtni un kā jūs varat pateikt. Kādu no konkrēto? Jā, no konkrēti, teiksim, ķīmijas, fizikas, jā, katrs no, jā, kādā veidā mēs to Dievu likumu varētu caur zinātnisko vārdu ienest skolā un teikt, jā, Rezefords to ir noformulējis, bet viņš ir iegūst kontaktu ar kaut ko citu, no kurienes tas viss nāk. Un kā to zinātniski pasniegt, jo mēs zinām, ka jebkurš saturs pieprasa vidusskolā zinātniskumu principu ievērošanu. Tātad vai vispār? Vai tas ir iespējams? Jā. Jautājums jau pretī, kāpēc Einsteins teica, Dievs ruleti nespēlē. Kāpēc? Dievs ruleti nespēlē. Viss, ko viņš ir attīstījis, tam ir jēga. Un nevis nejaušība. Es jau varētu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Cik es sapratu, tad runa iet par to, kā šos Dieva likumus novest izglītības sistēmā. Kā to pasniegt skolā, kā to zinātnisku savienot, lūk, ar šo te Dieva atklāsmu un tā. Es teikšu pavisam vienkārši piemēru. Jo katrs zinātnes atklājums taču, tieši tas, ka zinātne ir kaut kāda jaunrade un tā, katrs jaunrades moments taču ir saistīts, lūk, ar to irracionālo, pārdabisko, ko nevar izskaidrot loģiski racionālā ceļā. Mēs taču varam lasīt, teiksim, kā Mendeļejevs atklāja savu tabulu un atklāja, kā tur jāsavieto pēc atomsvariem ķīmiski elementi. Viņš to esot nosapņojis un tā. Visi lielie zinātnieki taču saka un raksta, lūk, es to tā nevaru izskaidrot, kādā veidā kaut kāds uzliesmojums notika, atklāsme. Teiksim, tieši šī nozīmē, ka tu attiecini arī uz atklājumiem un tā. Tas nav racionālās kategorijās izskaidrojums. Un tāpat, lūk, ir ticības momenti. Ticībā cilvēks, tāpat kā nevar iemācīties teorētiski peldēt. Ja? Tev var stāstīt visu, ko riņķi apkārt kustina rokas kājas un ir vajadzīgs kāds notikums un tā, tev nāk tā apgaismība, kā saka, tā atklāsme, jā, tas tā notiek. Un te jau ir tas moments. Tāpat induktīvā ceļā. Es studentiem stāstu. Arkimēds izmēģināja, teiksim, 1, 2, 3 ķermeni zem ūdens, paliek vieglāks tik un tik. Un beigās bija jātaisa tas iracionālais slēdziens. Visi ķermeņi zaudē no sava svara, tik cik izspiestais ūdens, kaut arī es viņus neesmu eksperimentāli pārbaudījis, un tas nav iespējams izdarīt. Lūk, šis ir tas moments, kas vieno, kā saka, ticības sfēru ar racionālā zinātniskā saka sfēru. Kad ir tomēr tas jaunatklājuma moments, ir transcendents un iracionāls. Es, teiksim, uzsvērtu šos te momentus, kā saka, attiecīgajos kursos skolā un tā. Un, protams, var jau daudz plašāk arī izvērst attiecīgā metodoloģija un tā. Profesors Kalniņš vēl ko piebilst? Es domāju, ka tas nav tik vienkārši skolā aiznest, teiksim, iracionālo. Tas nav pat iracionāls. Jūs saprotat, kas pa nelaimi ir. Īstenībā jau tas, ka mēs šeit esam, ir saistīts ar to, ka mēs ticam Dievam. Nevis tas, ka mēs esam zinātnieki. Kāpēc? Tāpēc, ka zinātnes objekts ir materiālā pasaule,
kurā jūs varat uzlikt eksperimentus, pārbaudīt to, ko jūs esat izplānojuši teorētiski. Nu, vai tas atbilst patiesībai vai nē, vai iznāk tā, kā domājat, vai nē. Ja neiznāk, nu tad tas nav pareizi, ko jūs domājat. Tad jāmaina pieeja, jāizdomā kas cits. Un tad atkal var pārbaudīt. Tāpēc jau notiek tās nelaimes, nu, kad tās muļķīgākās teorijas jau rodās tajā vietā, kur jūs neko nevarat pārbaudīt. Nu, neviens nevar pārbaudīt eksperimentāli, vai Zeme radās tā, kā tiek apgalvots. Nu, tur saspiedās, tur, nezinu, kosmiskais putekļi vai gāzes mākons. Nu, nav iespējas to eksperimentāli pārbaudīt. Nu, tad izvirzam teoriju un pieņemam, ka tā ir taisnība. Pareizi, jo mēs kaut ko līdzīgi varam kaut kādā veidā novērot astronomijas, pētījumos. Bet pierādīt to nevar. Un tad ar Dieva esamības vispār neko nevarat pierādīt. Nu, nav jau Dievs, ka elektriskais slēdzis ieslēdziet, tad gaismu būs, izslēdziet, gaismu nebūs. Nav. Tas jau pats arī lūkšana dzīvē. Nu, ir norakstīts, ka, nu, lūdziet jums tāds dots un viss, ko jūs lūksiet, jūs dabūsiet. Notiek tā. Ja nenotiek. Ko jūs te man stāstiet, ka lūkšana tā jums palīdz, ja? Nu, to jūs nevarat tā noformulēt. Tātad vienīgais, ko jūs varat rādīt, ka eksistē lietas, kuras jūs nevarat izmērīt un nevarat taustīt. Nu, fizikā jūs elementāri varat pateikt, nu, vai radioaktivitāte pirms 1900. Gada eksistē vai neeksistēja? Bija vai nebija radioaktivitāte? Nu, taču nebija. Neviens nevarēja izmērīt. Tā tad nav. Nekādi tur neredzamies stari, kas kādu nogalina, nu kādas muļķības. Nu, tur tā... Tagad mēs, piemēram, un te es gribētu vērst jūsu uzmanību ar, nu, esiet mācītāji kungu bišķi uzmanīgi ar to, vai ir vai nav ekstrasensisms kā tāds. Nu, es varētu apgalvot, ka mana praktiskā pieredze rāda, ka ir, eksistē. Skaidrot to ļoti viennozīmīgi, tas ir no Sātana. Nu, te jau kolēģis Brits stāstīja, ka viss, kas šeit ir radīts no Dieva. Un caur viņu viss ir radies un tā tālāk. Un uz viņu viss ir radīts. Jautājums, kā mēs to izmantojam. Cits jautājums, tā citi pieeja. Bet tas, ka tas eksistē, un ja jūs, teiksim, tādam, kas apgalvo, ka, nu, domai nav nekādas, nu, teiksim, materiālās formas, un doma neko nedara, nu, tad jūs paprasiet, nu, variet jūs daudz ko stāstīt par to, kā hipnotizējot, tur vajag rokas plātīt un darīt nesko, un tur nomierināt un gaismu un vārdus. Paskatieties, kāds notiekās. Īstenībā ir cilvēki, kas var nohipnotizēt otru cilvēku elementāri, pat neko nedarot, ja? Piespiež cilvēku darīt. Nu, tāda nav daudz. Tad, ja tas nav materiāls, tad paprasiet, kas notiekās, kādā veidā, kas ir hipnoze. Un tad sāksiet, jā, bet nu, un nekā. Mēs jau te ironizējam par to, kas ir elektriskais strāva, ja? Nu, labi. Kas kustās ar gaismas ātrumu? Elektriskā strāva, ja? Kas ir elektriskā strāva? Atvainojiet, elektronu plūsmu, ja? Vadītāji. Lai elektrons varētu kustēties ar ātrumu 300 000 km/h, sekundē atvainojas pa cietu materiālu. Nu labi, tā kā paliksim pie tā, kādā krāsā ir saule, dzeltenā, ja? Vai baltā, teiksim? Nu, nav viņa baltā, ja 20 miljoni grādi nepieciešami, lai saspied divus ūdeņraža ātomus kopā, lai izveidoties hēlijs, ja? Tad kas tad tur temperatūra 20 miljoni grādi ir tāda stipra saules spīd, stipra tālu īsākajā ultravioleta vai ne rentgens starojuma diapazonā. Viņas nav pie debesīs. Jo citādi jau tā reakcija nenotiek, kur notiek. Tādā stilā, pēc daudzas lietas, ko jūs varat... Dosim vārdu mācītājiem, citādi saulīti jau atņēmu. Mācītāji atsakas, ko ir palīdz. Atpakaļ sauli. Par to, vai gribētu komentēt Mogo laikam viena liela daļa uzmanīšu, ka es neesmu pārāk optimists. Un mēs dzīvojam tādā, es domāju, apziņas pussabrukšanas laikmetā, un mēs zinām, ka visas vecās paradigmas tagad brūk, un tagad mēs varam tikai gaidīt, ka būs kaut kas jauns. Bet vērojot laikmetu zīmes,
Un laikmet garu vislabāk atspoguļo filozofu. Viņi gan tur lidinās pa debesīm, bet kaut kā viņi uztver to laikmet garu. Tagad ir pilnīgi, kā saka, tāda ontoloģijas neesamība, jo ir fenomenoloģija noteikti. Ir atsevišķi fenomeni, kā jau, teiksim, lietojot, ilustrējot ar jau minētiem piemēriem, ir ekstrasens, kas tas ir? Vai tur ir tur kaut kādas tur parādības, mēs nezinām viņa ontoloģiju, mēs redzam un pētam fenomenu, un ontoloģiju mēs vispār neaizskatām. Mēs viņu neaizskatām, ja? Es domāju, ka tas ir pārējais periods, ka veidosies kaut kāda cita jauna ontoloģija, bet es domāju, ka tas, ko fenomenoloģija savā ziņā ir iestrādājusi, tas to veidos tādā jaunā laikmeta stilā, un man prognoz tā. Tas nav pravietājums, tā kā neņemiet to pārāk nopietni, bet tomēr ņemiet arī vērā. Zinātne aizvien vairāk izrāda tendenci konverģēt ar maģiju un okultismu. Jā. Ar šo fenomenoloģiju, kas ir garīgās pasaules fenomeni, kā viņi izpaužas materiālajā, bet tas mans brīdinājums ir tā man pēdējā tēze. Patiesa zinātne sasīta ar patiesu redzi, patiesu atklāsmi. Un tas, ka vēl zinātne ir diezgan labi uzlidojusi, ka viņas vēl sabrukšanas periods var ilgt gadu 10 vai 100, un kādu laiku uz tām uz iekšējām struktūrām tur noturēsies. Cits jautājums, bet es negribētu būt pārāk liels optimists. Tā. Zinātnieki ir atņemti, saulīt vairs nav, zinātnieki vairs nav. Kādi citi jautājumi, lūdzu? Vai tika atbildēts kādu? Paldies, jā. Būs labi. Ka mēģinās atbildēt. Replika tāda, varbūt viņi varētu būt, zināmā mērā, tāda optimistiskāk no zinātnes viedokļa. Kāda šobrīd filozofu un, teiksim, teoriju pētnieki, ko uzskata, ka šobrīd ir hipotētiski deduktīvā metode tā, pēc ko vadās zinātne. Tas ir proti. Ir kaut kāds process apkopojušies, tad tiek izvirzīta hipotēze, vai miegā, vai vienalga kādā veidā, bet īstā teorija sāk rasties tad, kad tā hipotēze tiek pārbaudīta un izstrādāta. Proti, tikai post factum. Ja? Un tad mēs fiksējam, cik tā vai šī ir teorija, vai paliek arī kaut kāda tāda skaista estētiska hipotēze. Un pēc šīs deduktīvās metodas faktiski dievvvārdi un zinātnes atklājumi ir salīdzināti. Tādēļ, ka abi bija pakļaujās šai hipotētiski deduktīvajai metodē. Te mazliet, kas attiecās uz dievvvārdu, ko es domāju, Bībeles teksts, ja? Jaunās derības, Bībele, ja? Kad šeit, pa cik tas ir, tas nav ātrs process, kas ir pētams, ja? Tas ir ilgs process. Tātad zinātne pietiekam ātri, tiek skaidrībā šīm hipotēzēm, ja? Pietiekam ātri, lai nofiksētu, vai viņi ir, vai nav. Bet šīs sabiedriskās kustības, kā Vitas kungs teica, ja? Mēs esam nonākuši, kad, un tā arī tas ir fakts, kad mūsdienu zinātne, un vispār mūsdienu sabiedrība, mūsdienu attīstības līmenis, tās ir faktiski tiešas kristietības, kā apziņas veidojuma, es teikšu, kas var dalīties vairāk zinātniskā, mazāk zinātniskā sekas. Un tas nozīmē, ka šī hipotētiski deduktīvā metode ir pilnīga pielāgojama šīm te apziņas fenomenam, ko mēs saprotam zem Dieva vārdu. Tātad abus šī teorija pierāda šo abu redzējumu, kas ir bez šābām dažādā valodā, kā tas ir skaidrs un tas savādāk nevar būt. Bībeles teksts ir domāts tai valodai, viņas forma ir līdzībās izteiktas, un es nedomāju, vai vajadzētu, ja viņas arī līdzībās izteiktas, un kā līdzības vai paraimīs forma, viņas saglabājās, un viņas jēdzieni ir universāli un unikāli, tādēļ, ka viņi visos laikmetos ir derīgi, ja? Un tik tiešām, ja viņi būtu rakstīti zinātniskā vai kaut kādām vairāk sarežģītām, adekvātākā formā ar šiem procesiem,
Bet šobām mēs nekā nesaprastu. Tie visi vārdi būtu nogrimuši, tāpat kā daudz vārdu no tiem kīvierakstiem, kas ir daudz vienkāršāk šo situāciju. Ja? Un es domāju, ka šādā veidā var paskatīties un var uzskatīt, ja? Kad un pierādīt to, ka Dievs nemānās. Viņš vienā pusē ir Dievs koncentrētu savu mācību šai parēmī formā, kas ir jāpēt un kas nav uzreiz izmaļāmā, bet tikai laika gaitā viņš varbūt vairāk saprotam. Un otrā pusē Dievs cilvēkam iespēja savu plānu vai savus pasaules uzbūvus, to deķīti pacelt un tur papētīt arī par to līniju. Tā ir intensīva, tā ir cita tipa apziņas darbība, šī zinātniskā, jā. Bet šī deķīts ir pacelts, viņš ir daudz skaistas lietas, labas lietas atrasts ir, kas ne tikai vien nodrošinājuši mūsu eleganto dzīvi un tehnoloģiski aprīkoto un tehniski aprīkoto, ja? Bet daudzos gadījumos, un tas process iet uz priekšu, šīs te bībeliskie brīnumi, kas seniem grieķu filozofiem un 20. gadsimtā un 19. augstā gadsimta zinātniekiem lika raukt degunu un šķobīties, ja? Mūsdienās jūs tur reāli saprotam. Tie ir tādi kā šaubām nemirstības jēdziens, kā vēseles jēdziens, un daudz cits, teiksim, par šo Ādam Ivu, pa visu to, ko zinātnieki Tambeja kungs stāstīja un pārējie mūsu lektori, ja, par ko viņi stāstīja un kur viņi redzēja šo salīdzinājumu un šo identitāti abās pusēs. Tā kā šīs abas puses ar laiku tiks savienotas un uz to ir jācer. Lai gan citādā veidā, bez šaubām mūsu dienu cilvēks apziņa ir milzi sašķelota. Bet to jāuzskat, ka tas nav mūsu cilvēku domāšanas, man liekas, tas ir mūsu dienu un šīs te šķībās materiālās pasaules, un tomēr tā momenta, ja, ka šis te molohs, šis te zeltā un naudas puķis ir pārgrābis visu pasauli, un tieši zinātnisko domāšanu un zinātnieku domāšanu ir arī uzspīdusi šai ziņā, un faktiski es nemaz īstas brīvas zinātnieku domas nevar redzēt, jo viņš ir saistīts ar kādu projektu, un tur varbūt viņam jāblēdās, lai viņš dabūtu grantu, un citā vietā savu patiesību pateikt, te viņam jābūt pa blēdim, un beigās nonākam pie tāda, ka mēs vairāk to Dievu pasaules, to radīto iespēju, to deķību pacelt augšā, mēs vairāk nesaprast, vairāk mēs tur apakšā daudz laiku. Paldies, atvedat man par tādu. Paldies par tēzi, vai drīkst lūgt jūsu vārdu, lai mēs visi viens var teikt. Bušs Edins, kur šobrīd es esmu speciālists darba, vidas aizsardzības un darba aizsardzības jomā, un esmu arī filozofs pēc izglītības. Paldies. Jā, īsi. Sakarā ar iepriekšējo runātāju teikto, es gribētu varbūt atļauties dažus komentārus. Tiešām, no vienas puses es gribētu pat ļoti piekrist Pīters kunga teiktajam, kad uz nākotni pašlaik nevar skatīties pārāk optimistiski. Un to atzīst arī paši zinātnieki un tā. Teiksim, es pat kāds dienas atpakaļ lasīju ļoti populārs amerikāņu, tāds puspopulārs un nopietni žurnāls ir Science. Pagājušā gada aprīļa galvenais redaktors raksta sekojoši ievadu rakstu. Twilights of Enlightenment, apgaismības krēsla, apgaismības mīkrēslis. Par ko tā viņš uztraucās? Viņš tiešām uztraucās par to, kad Amerikas Savienotās valstīs lielākā iedzīvotāju daļa tic tiešām astroloģijai, ekstrasensiem un tam līdzīgi, un racionālai zinātnei jau tic mazākā daļa un tā. Un kad tiek apdraudēts, kā saka, sabiedrības funkcionēšana, tiek apdraudēta visa zinātniskā pētniecība. Un tā brīvā tirgus ekonomika tiešām atstāja ļoti negatīvu iespēju pat uz zinātni, neraugoties uz to attīstību. Es gribētu minēt tādu piemēru, ka tagad pieaug to rakstu skaits, kur tiek analizēts un apskatīts plaģiāts zinātnē. Lai zinātnieks dabūtu tagad, teiksim, pētniecisko grantu un tā,
Nu, viņš paņem no 3-4 kaut kādiem citiem rakstiem, kaut ko veiklu saliek kopā, sakompilē kaut ko otršķirīgi, pieliek klāt un lūdzu, kā saka, iestiedz un tā. Nu, tas pašs skandāls ar to Hvangu Dienvidu Korejā, ar to lielo klonētāju un tā. Lūdzu, arī, kā saka, arī tas ir atstāja ļoti lielu iespēju sabiedrības attieksmē pret zinātni. Un pastāv arī pavisam citi iespējamie šķēršļi arī. Kad izdarīt jaunus eksperimentālos atklājumus tai pašā mikrofizikā, nu, ziniet, prasīs pēc dažiem 10 gadiem tā Amerikas Savienoto Valstu šī gada budžetu. Nevelti viņi 90. gadu sākumā pie Dallas pārtrauca būvēt lielāko pātrinātāju pasaulē. Milzīgu grēdzenu, 80 km atkārtmērā pie Dallas uz 20 teraelektronvoltiem. Kongress pateica, nē, mīļie zinātnieki, jūsu alkatība un projekti fantastiski un tā, mēs vairs to nefinansējam. Un tagad ļoti interesanti Science bija palasīt, kā viņi tagad apraud šo projektu. Jā, tur Ženēvā tur taica gan, bet tas nu nebūtu tā, un ka elementāra daļiņa fizika Amerikā ir dziļā krīzē. Lūk, kas notiek, ka nebūs cilvēks tehnoloģiskās iespējas, ja būs tie likumi tādi, ka nākošā pakāpe atradīsies pie daudz augstākām enerģijām, kur notiek kaut kas ļoti fundamentāls. Un tas pats jau ir arī tai bioloģijā un tā, ka tehnoloģiskā mācēšana, varēšana, gribēšana skrien pa priekšu dziļai morālai izpratnei un atbildībai, kas tur īsti notiek. Lai Dievs nedod, ka tiešām paspruks kaut kādas ķimēras vai kas, jo tagad jau krusto cilvēka gēnus ar dažādu dzīvnieku gēniem un tā, un lai Dievs nedod, ka kaut kas ļoti briesmīgs pasprūk. Nu, viss tā ģenētiski modificētā pārtika, kā tur notiek strīdi, kā saka, un tā. Nu, un vēl, kā saka, varbūt šīta sfēra, es gribētu vēl pieminēt tiešām, ka ir tā lielā ideiskā pašlaik krīze, ka no vienas puses ir tā vispārīgā relativitātes teorija, un tur jau faktiski materiālais ar nemateriālo sastopās. Jo kas tad ir gravitācija pēc Einsteina? Gravitācija pēc Einsteina ir līkā telpa laiks. Taču galā kāpēc Zeme griežās ap Sauli un tā? Nevis tāpēc, ka tur darbojās kaut kāds materiāls substrāts. Nē, vienkārši Saule ar savu enerģiju un masu saliec telpu laiku, ka Zeme kustās pa taisni, bet tai līkajā telpā laikā šī inerciālā kustība mums projicējās kā tā elips un tā. Vai tad tur nenotiek visrupjākā veidā, kā saka, kaut kādas nemateriālas sfēras, ģeometrijas satikšanās ar materiālo substrātu ar enerģiju jeb masu? To jau var nevar, un savienot to ar mikropasaules dīvainībām, ko te iepriekš runāja. Nu, tas var cilvēcei izdoties un var arī, kā saka, neizdoties un tā, un var iestāties arī, nu, tiešām tie beigu laiki, pa ko Bībele, kā saka, runā, kā saka, un pravieto, kad ir tās laiku zīmes, un tas ir pilni, manuprāt, arī nevajag iedomāties, ka būs no atklājuma uz atklājumu, no progresu hop, kā bija Žila Verna laikos, tai 19. gadsimta optimismā un tā. Pilnīgi iespējams, ka Dieva nodoma tomēr ir pavisam citi. Nu, un tiešām intensīvi pašlaik meklē lūk un tausta to, nu, kas tad notiek tajā robežā starp garīgo sfēru, neredzamajām lietām un to materiālo, kā saka, un tā. Nu, viena no idejām jau ir, kad ir Dievam kā atbilstas vispārīgais informatīvais lauks, jā, informācijas tas lauks, kur ir ierakstīta, kā saka, visam informācija. Nu, viena ideja jau bija tā, kas te pirms 8 gadiem, lūk, ka tas ir tais Torsiona vērts laukos ierakstīts un tā. Bet, nu, to ir grūti pateikt, bet, nu, pašlaik ir ļoti dziļa ideiska krīze, tieši arī fizikālā ziņā, un es domāju, arī tas pats mums draud bioloģijā, un tas pats ir, nu, pa morāli jau nav ko runāt, kāda ir cilvēks morāli un tā, to, nu, mēs paši labi zinām tajā postmodernismu laikmetā, kā nu ir. Nu, tas ir kaoss galā, ir vēlna sātāna atribūts. Pašlaik ir tiešām, nu, sātāna darbības, kā saka, aktivizēšanās. Pie kā mēs vēl varam nobeigt vēl ar tādu, kā saka, komentāru un tā, ka man teikt, kā saka, vairums latviešu, kā saka, un tā, ka latviešu mentalitātei pat grūti izprotams sātāna jēdziens.
Latvieši taču lieto vārdu velns. Nu, vai kas tad velns ir? Tas ir tur tāds kaut kas pamuļķis un tā, ko tur ar stabuli var nostabulēt. Nu, sprīdīts un... Nē, tas ir kaut kas daudz briesmīgāks un šausmīgāks. Man tur ir vajadzīgi viss cilvēks spēks, lai sātāni var, kā saka, tikt gāst un tā. Tā bija vēl gāst. Uzprasās tāds secinājums, ka pasaulē zinātne, kas par Dievu runā, nav vajadzīga, ja tā populēta. Nē, viņa ir vairāk kā vajadzīga no tā. Nu, bet viņa nemaksā. Pasaule par to nemaksā. Ja zinātne sāk runāt par patieso garu, nevis par tikai izdabātu pasūtījumam, viņi izrādās vairs nav tāda akadēmiska zinātne. Bet, ja es arī gribēju pāris vārds te piemetināt, man bija tā iespēja pārliecināties uz savu sādes, ko nozīmē, ja cilvēks kaut ko atklāja tādu, kas lāga materiālajā pasaulē tā uzreiz neiedarās. Man te 2 gadu atpakaļ atteica vienu zinātnes pētniecisko grantu finansēt, vispār nepiešķīra akadēmiķiem par to, ka šis grants bija nezinātnisks. Un nezinātniskums bija slēpts tajā apstāklī, kā mūsu eksperimenti rādīja, ka viena vēža šūna nodod otrai vēža šūnai informāciju, pat sauc kvarts kivets sieniņu, un šī informācija var būt tāda, ka, teiksim, ko es nosaucu par nāves signālu. Jo šīs informācijas dēļ otrā kivetē, kurā nav inde pielikt šūnu indi klāt, nomirst šūnas. Tad es gribēju šo te bišķi tuvāk papētīt un tā tālāk, un man atteica par pilnīgi nezinātnisku, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka tas nekad nav iespējams, tā jau te ir mistika. Bet pagāja taisni 4 mēneši, kad presē parādījās ziņojums, ka angļu zinātniekiem izdevies atklāt agrāk nezināmu parādību, kas saucās self-talking, jeb šūnu sarunāšanās. Bet mēs bijām pietiekoši nezinātniski šajā jautājumā. Lūdzu, stādaties priekšā. Es esmu Enoks Biķis un mācu bērnu slimības Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē. Un par to genētiku mēs klausījāmies un par radīšanas stāstu. Radīšanas stāstā ir tā, ka Dievs uzsūtīja cietu miegu Ādamam un tad izņēma viņam vienu sānu kaulu vai ribu un darināja Ievu. Es parasti to izmantoju kā ilustrāciju. Es domāju, ka šis radīšanas stāsts atspoguļo sevi tādu patiesību, teiksim, chromosomas. Vīrietim ir X un Y. Sievietē ir X un X dzimuma chromosomas. 23. pāris no tām chromosomām. Tātad es tā varētu iedomāties, ka Bībeles radīšanas stāsts atspoguļo to, ka Dievs izņēma Ādamam to X chromosomu un no tās darināja sievieti, Ievu, ar 2 X chromosomām. Es, protams, varbūt to tā iztēlojos, un es varētu arī lūgt komentārus cienām varbūt profesoru Kalniņkungam, vai tā drīkst darīt, bet es vienkārši domāju, ka tas ļoti uzskatāms piemērs, ka šī radīšanas stāsta detaļa nav nenozīmīga, tā ir ļoti daudznozīmīga. Un vēl otrs tāds man interesants piemērs, ko es izmantoju, penicilīnu atklāja 2. pasaules kara laikā, bet jau zinātnieki zināja par to 30. gados. Un Flemings, kurš bija penicilīnu atklājējis, bija dzīvticīgs cilvēks. Un aprakstā, ka viņš meklēja, kur ir dabā šis organisms, mikroorganisms, kas izstrādā penicilīnu pret slimību radošām baktērijām. Un kā viņš smēlās informāciju no Bībeles, tāpēc kā psalmos ir un vairākās vietās viņš šķīstīja mani ar īzapu no apstātām vainām. Un īzaps ir tāds sakaltis krūma, vai nu prauls, vai sakne, kas ir atrodams Svētajā zemē un Tuksnesī, un varbūt arī vidējos austrumos, un uz šī īzapa stumbra tika atrasti tie organismi, kas producē penicilīnu. Es tā to kaut ko esmu lasījis, bet man likās, ka tā ir tāda ilustrācija. Es gribētu ar to teikt, ka, teiksim, Bībeles teksti nav tikai simboli un tikai
kaut kas tēlēni aprakstīts, bet ka tur, no turienes reāli var smelties informācija un praktiski informācija. Nu, to es gribēju piebilst, jā. Es domāju, ka kolēģis te ļoti interesanti tēma aizskar. Es gribēju šo piemēru, bet ne ar X un Y kromosomām, bet ar šo te stāstu bībeles, ja? Un faktu par klonēšanu. Sasaistot šo. Es te redzu drusku savādāk šo lietu, tāpēc, ja man šodien būtu jāpaņem tā saucamās cilmes šūnas, kuras visvairāk ir kaulu smadzenēs, tad kur es to darītu? No kāda kaula es to ņemtu? Laikam gan no ribas kaula. Un cilmes šūna, ir celmes šūna, ja sauciet, kā jūs viņi gribat, ir šūna, kas var attīstīties par jebko. Dabā visu cilvēku arī, ja? Līdz ar to, nu, ja kāds kaut ko grib klonēt, tad tam ir jābūt no kaula smadzenēm paņemtam. Ja? Nu, tas kauls, no kurienes vislabāk var paņemt, lai tas cilvēks neiet bojā, nu, liet ribas kauls, viņam jau nekas īpaši nenotiks. Bet kā anekdota ir par to, kāpēc Ieva no Ādama ribas, tāpēc, ka riba vienīgais kauls, kur nav smadzenes. To nav gan. Anekdota nav pareizi. Atspēkoja. Pārlaužiet, apskatāties. Attiecība tika atspēkoja. Ko jūs varat izsūkt tā, kā jūs gribat. Jā, bet... Tā, nu vēl 5 minūtes, kad vēl kāds varbūt pēdējais, ja ir kāds. Bet tur jau nebija teikt, ka viņš viņu, manuprāt, izņēma to kaulu. Izņēma. Un aizpildīja ar no viņa kaulu. Jā, okei. Jā. Un tad viņš teica kauls, tam iesniedz. Turklāt, kad vēl studē pie tā radīšanas stāsta, ka visas cilvēku attiecības ir tajā krišanas stāstā atspoguļots pilnīgi gandrīz tā, ka tad tur patiešām, nu, redz, ka fiziskā pasaule tur, bet tur ir arī mūsu attiecība pasaule. Tas atkal varbūt piered pie tā, ka tie likumi ir tomēr laikam vieni tikai, jo tur arī ilgāk lasot gadiem nejot, ja kurš, kas to ir darījis, atzīst, cik neparasti viss mana dzīve tur arī atspoguļotais. Tad paldies, vispirms paldies mūsu runātājiem.